lasāt ziņas par to, kuras ir apdraudētas profesijas tuvākā vai tālākā nākotnē. Starp tām, pēdējā laikā, ko es atradu, ir pieminēti matemātiķi, skolotāji, scenāristi, producenti, mārketinga speciālisti, patiesībā ļoti daudz, kas ir saistīti ar mārketingu vai pārdošanu. Ja mēs referējam par Pasaules ekonomikas fórumu pētījumu, tad tur nākamo 5 gadu laikā prognoze ir, ka tas replacements, jeb aizstāšana, atvainojiet par anglicismu, patiesībā ir attiecināms uz aptuveni 40%, jeb 2/5 profesiju visā pasaulē. Ja jūs gribat pavisam kritiski, neviens nav pasargāts. Dāmas un kungi, šis ir tas brīdis, kad es vēlos ar mani dalīt šīs improvizētās skatuves dēļus. Mūsu nākamo runātāju, un tā ir mūsu iepriekšējā paneliste, tā ir Krista Kraupša, kur pārstāv kompāniju ERDA. Varbūt, ka tas ir ERDA, es nezinu, droši vien, ka tā varētu būt. Bet jāsaka, viņas nākamais stāsts un slaidi būs par mākslīgā intelekta ietekmi uz darba tirgu un nākotnes darba tirgus prognozēm. Dāmas kungi, aplausi Kristai. Tāds dramatisks ievads par to, ka neviens nav pasargāts. Labāk sabiedrēt. Jā, es ceru, ka es bišķi varbūt vismaz kādu darbinieku vai profesionāļu grupu nomierināšu, bet jā, mans uzdevums šodien ir pastāstīt jums nedaudz vairāk par to, kas notiek globālajā darba tirgu, kādas ir tendences un kas ir tās jaunās prasmju vajadzības un kā mainās vispār prasmju vajadzības profesionālajā vidē. Un paneļa diskusijā jau varbūt, no paneļa diskusijas jau varēja saprast, mēs ikdienā strādājam ar daudz un dažādiem lielākiem, mazākiem uzņēmumiem, tāpēc tas ir mūsu uzdevums būt lietas kursā par to, kas notiek darba tirgū. Un tas pirmais tādam plašākam skatam es gribu iedot jums pastāstīt par tādiem 5 lieliem trendiem, ko uzņēmumi redz, kas ir tās galvenās tendences, kas ietekmēs darba tirgu un prasmju vajadzības tuvākajos 5 gados. Un šis ir Pasaules ekonomikas fóruma veikts pētījums. Katru 2. gadu viņi veic šādu pētījumu, aptaujājot uzņēmumus no dažādām pasaules valstīm. Un starp tām tendencēm, kuras uzņēmumi redz, kas ietekmēs darba tirgu, protams, jau šodien daudzkārt pieminētā tehnoloģija attīstība. Mums vajadzēs vairāk speciālistus, kas spēj strādāt ar tehnoloģijām. Un īstenībā ne tikai tādā līmenī, ka mēs ļoti profesionāli programmējam kaut ko, bet īstenībā šī tehnoloģija attīstība pieprasa arī katram no mums pavisam pamata digitālās pratības prasmes. Pārējo uz zaļo enerģiju šī tendence nāk ar lielāku pieprasījumu pēc, piemēram, zaļās enerģijas inženieriem, pēc vides pārvaldības speciālistiem. Demografiskās tendences, un šeit īstenībā ir tāds interesants aspekts. Haralds tikko minēja, ka skolotāji ir viena no izzūdošajām profesijām. Te atkal es gribētu teikt, ka tas atšķirās starp valstīm vai tādām valstu kategorijām. Augsta ienākuma valstīs mēs sastopamies ar sabiedrības novecošanos, un šeit arvien pieaug nepieciešamība pēc, piemēram, veselības aprūpes speciālistiem. Savukārt zema ienākuma valstīs tur pieaug darbspējīgo cilvēku īpatsvars, kur, piemēram, pieprasījums pēc skolotājiem tieši pieaug. Tā kā tās demografiskās tendences ir dažādās valstīs un nāk arī ar dažādām pārmaiņām darba tirgū. Ģeopolitiskā sadrumstalotība darba tirgus kontekstā pieaug pieprasījums pēc drošības jomas speciālistiem un tam visam arī pa virsu ekonomiskā nenoteiktība. Bet tas, kur es šodien gribētu ieiet vairāk dziļumā un papētīt, kā šobrīd darba tirgus mainās, ir tieši mākslīgā intelekta ietekmē un konkrēti ģeneratīvā mākslīgā intelekta ietekmē, kas ir šie mums visiem zināmie šobrīd pieejami arī kā ChatGPT, Gemini, Copilot, ko kurš izmanto. Un ejam pie pirmā grafika. Šis ir Stanfordas universitātes pētījums, un ar šo grafiku es to lielo bubuli, ka mums nebūs ko darīt, gribu tā teikt aizdzīt, jo tas, ko mēs redzam, tādi rīki kā ChatGPT mūsu ikdienā ir jau principā 3 gadus, kopš 2022. gada rudens.
Un mēs redzam, ka kopumā nodarbinātība īstenībā turpina augt. Šie ir ASV dati, tas, protams, ir jāņem vērā, bet arī Eiropas Savienībā šobrīd bezdarba līmenis ir zemākais, kādu Eiropas Savienība ir piedzīvojusi. Līdz ar to vismaz pagaidām reālos datos mēs neredzam šo kopumā nodarbinātībai apdraudējumu no šādiem ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkiem. Bet tas, ko mēs redzam, atklājās tāda interesanta nianse, ka ietekme atšķirās starp dažādām demografiskajām grupām. Un ja jūs paskatāties tieši uz jaunajiem speciālistiem, kas ir šī gaiša zilā līnija, tad pieprasījums no 2021. gada līdz 2022. gada oktobrim aug ļoti strauji. Mūsu ikdienās ienāk tāda rīka kā ChatGPT, un šī līnija sāk stagnēt. Kamēr pārējās, es teiktu, ka turpina gandrīz vai augt tāpat kā augušas, tur ir droši vien Amerikā ekonomikas šoka un tā tālāk, kas ietekmē to līniju, bet mēs redzam tiešām, ka jaunie speciālisti, tie, kas līdz 22. gada rudenim auga ļoti strauji, pēc tā laika sāk stagnēt. Ja paskatās konkrētāk pa atsevišķām profesiju grupām, tas galvenais secinājums, pie kā pētnieki nonāca, ir tas, ka lielākā negatīvā ietekme uz nodarbinātību jaunajiem speciālistiem ir tajās jomās, kur ir lielākais mākslīgā intelekta, lielākā mākslīgā intelekta ietekme. Piemēram, programmatūras izstrādātāji. ChatGPT lieliski spēja uzrakstīt kodu vienkāršai programmai, tas vairs nav noslēpums. Es pati mācos datu zinātni, paprasīja, ko viņš to tiešām izdara. Es varu pārskatīt, bet viņš to izdara perfekti. Klientu apkalpošana arī joma, par kuru jau sen runā, ka tā būs tāda, ko mākslīgais intelekts kaut kādā mērā varēs pārņemt. Mums nevajag cilvēkus pretī, otrā pusē ir chatbots, kas lieliski spēja noturēt sarunu, lieliski spēja atbalstīt cilvēkus viņu jautājumos. Savukārt, veselības aprūpes asistenti, kur joprojām ir nepieciešama fiziska klātbūtne, mēs redzam, ka jauno speciālistu pieprasījums turpina augt. Līdz ar to, es teiktu, šis pētījums tiešām arī tāds ļoti uzticams. Pētnieki pārbaudīja, vai šie efekti ir līdzvērtīgi dažādās industrijās. Pārbaudīja, vai tās nav kaut kādas ekonomikas īpatnības, kas Amerikā notiek, ka tur, piemēram, pirms Covida visi par daudz pieņēma darbā programmētājus un tagad visus atlaiž. Nē, tas tiešām ir šobrīd tiek lēsts, ka tas galvenais ietekmes avots ir ģeneratīvie mākslīgā intelekta rīki. Tas gan, ko es gribu minēt, ka šis te nenozīmē, ka mums nevajadzēs programmatūras izstrādātājus. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs augstas raudzes programmatūras izstrādātājus. Jautājums, protams, kā tu kļūsti par augstas raudzes programmatūras izstrādātāju, ja tev nav prakses iespēju, tas noteikti ir tāds jautājums, kas arvien vairāk parādīsies dienas kārtībā uzņēmumiem, izglītības iestādēm, kas ir citas formas, kādā veidā cilvēki var gūt praktisko pieredzi, lai veiksmīgi pēc tam iesaistītos darba tirgū. Kas notiek Latvijā? Pieminēju arī, ka mēs ievācam datus no publiski pieejamiem darba sludinājumiem, un šeit no 2025. gada sākuma pieprasījums pēc jaunajiem speciālistiem Latvijā pagaidām ir stabils. Šī tumši zilā līnija, tā, protams, varijē, bet jāņem vērā, Latvijas darba tirgus ir pietiekami mazs, līdz ar to pietiek ienākt vienam lielam uzņēmumam, izziņot vakances, rādītājs uzlec un tad nogāžās, bet tā tendence ir stabila. Tas, kā mēs to šobrīd skaidrojam, Latvijā mākslīgā intelekta tehnoloģiju adaptācijas līmenis vēl ir salīdzinoši zems. Šie, protams, ir 2024. gada dati. Es gribētu ticēt un cerēt, ka tas procents ir lielāks, bet uz 2024. gadu 8,8% no uzņēmumiem bija ieviesuši savos ikdienas procesos mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Un te neiet runa par to, cik bieži mēs paprasam, saplānot maršrutu, uztaisīt recepti, tad tiešām iet runa par to, kā uzņēmumi ikdienā vai ir iedzīvinājuši kaut kādos savos procesos šīs mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Un jā, līdz ar to tas adaptācijas līmenis vēl ir salīdzinoši zems. Līdz ar to tā mūsu hipotēze ir, ka pagaidām tas efekts līdz mums nav atnācis, bet mēs redzam, ka šī tendence ar jauno speciālistu grūtībām ir ne tikai Amerikā, tā sāk parādīties arī Lielbritānijā, Kanādā, tā kā lielā mērā tas droši vien ir laika jautājums.
Vēl viena tāda interesanta tendence, kas varbūt nav tik ļoti saistīta ar mākslīgo intelektu, bet savā ziņā arī ar to sasaistās, ir tas, ka globāli un arī Latvijas datos mēs redzam, ka pēdējā gada laikā ir pieaudzis pieprasījums pēc zilajām apaklītēm. Ja mēs salīdzinām baltās apaklītes, kas ir oranžā līnija, ar zilajām apaklītēm, kas ir zilā līnija, mēs redzam, ka baltu apaklīšu pieprasījums ir stabils. Savukārt zilās, stagnē, savukārt zilās apaklītes ir stabili augušas. Un tāds interesants aspekts, par ko runā, protams, kamēr mākslīgais intelekts neiemācīsies tīrīt trubas, būvēt mājas, šī ir droša karjera, un īstenībā runā pat par jaunas klases rašanos, kas ir pelēkās apaklītes, zilās apaklītes ar tehnoloģiju prasmēm, kuras tuvākajā nākotnē tādā vērtības ziņā varētu būt ļoti, ļoti vērtīgas. Tas, kas nāk, protams, ar tādu palielinātu pieprasījumu pēc zilajām apaklītēm, mēs zinām, ir pietiekami daudz stereotipu ap šīm jomām, ja mums vajag šos speciālistus, kur mēs viņus dabūjam. Un, manuprāt, šis ir arī tāds diezgan labvēlīgs laiks darba tirgu cīnīties ar šiem stereotipiem. Pasaulē, konkrēti Amerikā, mēs redzam, ka jaunie cilvēki, kas tikko pat ir absolvējuši universitāti, tīri tās turbulences dēļ, kas darba tirgu ir mākslīgā intelekta veidota, viņi ir gatavi iet zilo apaklīšu ceļu. Un Amerikā ir arī jau pētījumi, kas pierāda, ka atalgojuma pieaugums zilajām apaklītēm pēdējā laikā ir bijis lielāks nekā baltajām apaklītēm, un arī, ka šo te profesiju prestižs sāk kāpt un arvien vairāk. Jauno speciālistu apzinās, ka arī tā ir ļoti vērtīga un vajadzīgs karjeras ceļš. Ejot dziļāk un jau konkrētāk runājot par prasmēm, atkal pakāpjoties soli atpakaļ, paskatāmies uz datiem no Pasaules ekonomikas fóruma, ko uzņēmumi redz, kas būs tās prasmes, kas būs svarīgas tuvākajos 5 gados. Protams, viss, kas saistās ar tehnoloģijām, mākslīgais intelekts, lielie dati, tehnoloģiju pratība, ko es jau pieminēju, arī mums katram pavisam pamat līmenī, tas ir nepieciešams. Tīkla un kiberdrošība, kas vairāk nāk no šī ģeopolitiskās situācijas kontekstā. Visas cilvēku, jeb mīkstās, jeb soft prasmes, kā mēs tās saucam, kuras nevar aizvietot, līderība, sociālā ietekme, talantu vadība, arī radošā un analītiskā domāšana, kas varbūt bišķi ir mainījušas savu formu, bet joprojām tās tiek uzskatītas kā cilvēka priekšrocība. Daudz paneļu diskusijā diskutējām par nenoteiktību, noturību un elastīgumu, zinātkāru un mūža izglītību, es teiktu, pamats, lai dzīvot šajā nenoteiktajā laikmetā. Un zaļās pārejas kontekstā arī vides pārvaldība ir kaut kas, ko uzņēmumi redz, kas būs arvien vairāk nepieciešama. Bet atgriežoties pie šodienas fokusa, kas ir mākslīgais intelekts, cik tad kopumā šobrīd jau tās prasmes ir pieprasītas? Mēs redzam, ka pasaules līmenī īstenībā, manuprāt, es teiktu, ka vēl tik bieži mākslīgā intelekta prasmes darba sludinājumos nemaz neparādās. Tie vidē ir 3 līdz 4% no darba sludinājumiem, kuros ir minētas mākslīgā intelekta prasmes. Latvijā šis cipars ir vēl mazāks, tie ir 2,3%, bet mēs redzam, ka tā tendence ir stabila augoša. Ja 2023. gada oktobrī tie bija aptuveni 1%, tad tagad tie jau ir 2,3%. Kas ir jāņem vērā? Pat ar it kā tik vēl mazu mākslīgā intelekta prasmju pieprasījumu, tas, ko mēs redzam, ka šīs prasmes ir nepieciešamas ne tikai tehnoloģiju sektorā. Īstenībā 2024. gada dati rāda, ka jau 2024. gadā pasaules līmenī bija vairāk sludinājumu ārpus tehnoloģiju sektora, kur bija minētas mākslīgā intelekta prasmes, nekā pašā tehnoloģiju sektorā. Un, ja mēs paskatāmies uz Latvijas datiem, tad tie atklāja ļoti līdzīgu ainu, un šeit ir grafiks, kur apkopoti darba sludinājumi no 2025. gada. Tas, ko mēs izdarījām, mēs paskatījāmies, kuras ir tās profesiju grupas, kur visvairāk tiek pieminētas mākslīgā intelekta prasmes. Un, protams, starp ļoti ar tehnoloģijām saistītām profesijām parādās arī tādas kā reklāmas un mārketinga speciālisti, grāmatveži, pārdošanas un mārketinga vadītāji. Un es domāju, ka arī jums jautājums, un arī mums uzreiz bija jautājums, bet ko tad tiem reklāmas un mārketinga speciālistiem prasa saistībā ar mākslīgo intelektu? Un īstenībā tā tiešām ir, ka šobrīd
Man liekas, interneta vidē ir arī tāda populāra komiks, kur CEO saka, ka mums vajag CEO, vajagajai, kur vajagajai, vienalga. Mums vienkārši vajag jāj. Un tas, ko mēs redzam, ka arī darba sludinājumos tiešām tās prasības pagaidām ir ļoti nekonkrētas, bet tomēr ir jāmāk izmantot AI rīki, ir jāmāk strādāt ar AI rīkiem, ir jāmāk ģenerēt idejas ar mākslīgā intelekta rīkiem. Tā kā tās prasības pagaidām ir diezgan nekonkrētas, bet tomēr ir. Un tajā pašā laikā arvien vairāk, un es pēc tam rādīšu arī piemērus, arvien vairāk uzņēmumu apzinās arī to, ka pat ja mums šodien nav skaidrs, kādi tieši mākslīgā intelekta rīki būs mūsu ikdienā, ir skaidrs, ka mums visiem vajadzēs bāzes mākslīgā intelekta pratību. Un man liekas arī tas, par ko mēs runājām paneļa diskusijā, mēs šodien nevaram zināt, ko mums vajadzēs rīt, bet mēs varam būt maksimāli gatavi tam, kas rīt varētu nākt. Un tāda mākslīgā intelekta pratība ir kaut kas, par ko šobrīd jau runā kā par tādu pamatu izaugsmai un attīstībai ikvienam no mums. Un adresējot to jautājumu, ka nereti nav skaidrs, bet ko tad man mācīties, kas tad ir tā mākslīgā intelekta pratība, es teiktu, ka šī joma vēl tikai attīstās, bet viens no tādiem konkrētākajiem modeļiem, ko es spēju atrast, ir no Pasaules ekonomikas fóruma, kur viņi par mākslīgā intelekta pratību runā kā par to, vai mēs izprotam, kur un kā ikdienā ir mūsu ikdienā parādās mākslīgais intelekts, vai mēs spējam kritiski izvērtēt mākslīgā intelekta radītos rezultātus, vai mēs spējam, un tas īstenībā tā ir patiešām atsevišķa zinātne par to, kā es spēju iedot uzdevumu, piemēram, tādam ChatGPT. Ir daudz un dažādas tehnikas, kā to izdarīt labāk, efektīvāk, lai nodrošinātu labāku rezultātu. Kā arī šis ētiskais mākslīgā intelekta aspekts, vai mēs apzināmies, ka tas, ko rada mākslīgais intelekts, kāda ētiskas dabas jautājuma ar šo saistās. Un tādā augstākā vai advancētākā līmenī, ja tā var teikt, arī izpratne par to, kā mākslīgais intelekts strādā, un arī spēja pašam domāt, kur un kā mākslīgo intelektu kādus risinājumus varētu attīstīt. Un vēl ne noslēgumā, bet pieminēju iepriekš, ka uzņēmumi arī arvien vairāk sāk apzināties, ka mākslīgā intelekta pratība ir pamats, un arvien vairāk parādās uzņēmumu līmenī iniciatīvas, kur tiek visiem darbiniekiem, neatkarīgi no tā, vai tu esi kāds, kas ikdienā ir veikala vidē, vai tu esi kāds, kas ikdienā strādā pie datora, tev ir jāapgūst pamata mākslīgā intelekta pratības prasmes. Un noslēgumā tādam motivācijai daudz runājām par to, kā motivēt, lai mācītos, parādījās arī šis monetārais aspekts. Šis ir tāds mūsu pirmais, droši vien statistiķi varētu mūs par šo nodzīt no skatuves, bet tomēr pirmais mēģinājums paskatīties, kā atšķirās atalgojumi starp darba sludinājumiem, profesijās, kur ir minētas mākslīgā intelekta prasmes, un darba sludinājumos, kur nav minētas mākslīgā intelekta prasmes. Un tas, ko mēs redzam, ka apakšējās robežas mediāna sludinājumos, kur nav pieminētas prasmes, ir par 32,4% zemāka. Savukārt, bišķi no otras puses, augšējai robežai mediāna sludinājumos, kur ir minētas mākslīgā intelekta prasmes, ir par 50% augstāka. Ir, protams, dažādi aspekti, kas tur būtu jāņem vērā, bet pavisam vienkāršoti, ja es kā HR speciālists, kurš šobrīd nemāk neko saistībā ar mākslīgo intelektu, apgūt kaut kādas prasmes, potenciāli varbūt varētu pelnīt par 50% vairāk. Tā kā jā, varbūt ir vērts padomāt un varbūt ir vērts veltīt laiku mākslīgā intelekta prasmu pratības apgūšanai. Paldies. Krista, paldies. Paldies, Kristai. Man, protams, tev arī daži jautājumi. Tā vienmēr man sarodās. Te būs arī viens komentārs pēc tam, bet tas lai paliek. Zini, mākslīgā intelekta prasmes. Kas tam zvēram ir, kāds kažoks? Ko mēs ar to saprotam? Tas tādā ziņā kaut kā ir kļuvis par tādu buzzword, tā kā kiberuzbrukums. It kā visi saprot, par ko tas ir, bet tieši kas? Tad es tagad jautāju, ja man būtu darba intervija, man prasītu, vai man ir mākslīgā intelekta prasmes, kas ar to tiek domāts? Vai es esmu par to dzirdējis? Vai es esmu to jebkad lietojis, vai man ir kaut kas specifisks, respektīvi, un vai jautātājs zina, ko viņš ar to man grib pajautāt? Es domāju, ka pirmkārt droši vien
Atšķirība būs atkarībā no tā, uz kādu pozīciju tu piesakies, bet tādā biroja vidē es teiktu, ka šobrīd pamatā tomēr ar mākslīgo intelektu un mākslīgā intelekta pielietošanu tiek saprasti šie mums visiem zināmie rīki, ChatGPT, un kā es spēju strādāt ar šādu, tā teikt, asistentu. Cik labi es māku viņam pajautāt, vai cik labi es lieku viņam kaut ko uzzīmēt, vai kādu infografiku izveidot? Jā. Tā ir viena joma, kas ir tāda biroja darbiniekiem, kuriem varbūt nav specializētas kaut kā specializēta saskarsme ar tehnoloģijām un tā tālāk. Bet es pilnīgi piekrītu par to, ka tas šobrīd ir vēl tāds neskaidrs lauks, un man pašai nesen sākot mācīties datu zinātni un mākslīgo intelektu, es sapratu, ka man arī tā izpratne bija tāda, man likās, ka es saprotu, ko tas nozīmē, bet tad, kad es sāku mācīties, es sapratu, varbūt es tomēr nebiju līdz galam sapratis. Tā kā es pilnīgi piekrītu, ka mēs vēl esam tādā stadijā, kur tas ir varbūt bišķi vairāk tādā buzzword līmenī. Varbūt vēl viens iedrošinošs cerības stars. Raugoties tādā nākotnē, kur mēs cerams visi piedzīvosim, kas varētu būt tās cilvēku drošās vai tās pasargātās komponentes, kuras aizstāt būs, es teikšu, visgrūtāk. Nevis neiespējami, bet ļoti grūti. Tu pieminēji radošums. Jā. Nē, man kaut kā labāk patīk uz šo lūkoties no perspektīvas, jo man liekas, tas arī šobrīd jau tāds zināms interneta vidē, ka nevis mākslīgais intelekts aizvietos cilvēkus, bet tie, kas mācēs izmantot mākslīgo intelektu, aizvietos tos, kas nemācēs. Līdz ar to es vairāk skatos uz to, kas ir tās prasmes, kas man ļaus vislabāk sadarboties ar šiem rīkiem un kas man ļaus palikt aktuālai. Jo mākslīgais intelekts spēja radīt saturu, bet cilvēkam tāpat tas ir jāvada, jāpiešķir tam konteksts. Līdz ar to man liekas, tā mākslīgā intelekta pratība ir pirmā lieta, un otrā lieta nemainīgi zinātkāre un spēja un vēlme mācīties. Bez tās, es domāju, skaidrs, ka tehnoloģijas mainīsies un viss mainīsies. Un, tas ir kaut kas, kas var palīdzēt palikt virs ūdens. Zinātkāre nepieciešama, lai varētu pabarot ar jauniem datiem to lielo zvēru. Un paldies, Krista. Paldies. Liels paldies tev. Un aplausi par redzējumu. Un te mums arī komentārs ienācies, ka mākslīgā intelekta izaugsme faktiski jau virz ne tikai programmētāji, bet arī elektriķi, santehniķi, būvstrādnieki, jo arī tāda datu centru būvniecība prasa tūkstošiem šādu veidu speciālistu pilnīgi visā pasaulē. Dāmas un kungi, bet atgriežamies pie mūsu paneļa. Atgādināšu vēlreiz tātad līdzinājais QR kods, kuru noskanējot ar mobilo tālruni vai citu iekārtu, kas ļauj nolasīt caur kameras aci un nonākt Slido.com vietnē, lai jūs varētu uzdot savus jautājumus. Tiem, kas atrodas šeit pat klātienē, savukārt atgādinu, ka Facebook tiešraides skatītāji var savu viedokli, komentārus, jautājumus vai jebko citu izteikt komentāru sadaļā zem tiešraides loga. Par Latviju. Tagad par to, kā mācīties, un tas ir tikpat svarīgs jautājums, kāpēc. Par to, kā 80%, tad 4/5 darba devēja Latvija atzīst, ka darbinieku prasmju trūkums kavē uzņēmumu izaugsmu. Un te ir atsauce uz Latvijas darba devēja konfederācijas pētījumu pagājušajā gadā. Un katrs trešais, tātad aptuveni 33% uzņēmumu, uzskata, ka 3 gadu laikā ir nepieciešama būtiska darbinieku pārkvalifikācija. Bet vēl tāda maza reference uz digitālo prasmu indeksu, jeb tā dēvēto DESI, nedaudz vairāk kā pusi Latvijas iedzīvotājiem ir vismaz pamat prasmes digitālajā jomā. Tas ir ļoti, ļoti vājš trīnieks, kas patiesībā ir tikai skolotāja labvēlības neielikts divnieks. Teiksim tā. Tāpēc es tagad aicināšu pievienoties mūsu paneļa diskusijai par prasmēm rītdienā un kā pārvērst, tā teikt, mācībās apgūto praktiskā rezultātā un realitātē. Es aicināšu man pievienoties Jeļena Muhina, kura ir Izglītības zinātnes ministrijas profesionāls pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta. Aplaus, Jeļena, paldies! Jā, tu pēc kārtas. Šitā atkal man tā rezervētā sēdvieta un tā. Mārija Jākapsone, Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas padomes locekle, ir piekritusi piedalīties. Diemžēl nevar to izdarīt, jo vīrusiņš. Tā teikt, tā var būt, bet Mārai paldies par atsaucību un gatavību būt klāt. Irīnu Bausovu es vēlos aicināt šeit pievienoties mūsu panelī. Viņa ir Latvijas Universitātes profesionālās pilnveidas akadēmijas projektu vadītāja. Aplausi arī Irinai. Sandra Rudzīte, kur ir auditora kompānijas KPMG personāla vadības, personāla apmācība un attīstības vadītāja. Aplausi arī Sandrai, kamēr Sandra nāk.
Zanda Arnau no kompānijas Accenture. Viņa ir talantu studijas vadītāja Baltijas līmenī. Zanda, aplaus arī jums. Un, ja nemaldos, tad Liene Priede ir bijusi kopā ar Māru Jēkabsoni. Viņa no Varam, ja? Šodien nevar. Līdzīgi kā, tā teikt, jau pieminēto Māru, viņai ir trāpījis vīrus. Man jāsāk ar vienu kopīgu jautājumu jums visiem. Un tas varētu būt tāds ļoti personalizēts, un te atkal, vai kurš uzreiz ņem mikrofonu rokā un ir gatavs atbildēt, vai es nozīmēju atbildētāju pie tāfeles. Ja jūs raudzītos uz tādu savu profesionālās un kompetenču pilnveidas procesu, tad kā jūs savukārt izvēlētos, ko un kā attīstīt nākotnē, nākamo 5 gadu laikā, mēs runājam par tādām prasmēm, un kā tās īstenot dzīvē. Sāksim ar Zandu. Ņemiet mikrofonu. Jūs jau esat mācībās visu laiku, bet tas jākal bišķi savādāk. Jūs citiem, bet pa sevi tagad. Tā. Jā, pa sevi. Man jāsaka tā, ka strādājot IT kompānijā, tu īsti nevar izvairīties no nemācīšanās, teiksim tā, vai ne? Un tie mērķi, kas, piemēram, šobrīd uz to mākslīgo intelektu, mums arī viņi ir tādi paši. Piemēram, vakar es pabeidzu Agentic AI kursu, man rīt jāmēģina nokārtot tests ir. Ja es to nevarēšu, tad es iešu vēlreiz to kursu. Tā kā, tā ikdiena sastāv no tām mācībām, arī, protams, no pārējām kaut kādām līderības mācībām un tā tālāk. Es pati ļoti gribētu, man ir vairākas maģistratūras, bet es gribētu vēl kādu maģistratūru. Es skatos kaut ko uz Harvardu, es skatos kaut ko uz Tartu universitāti, bet es vēl neesmu izlēmusi, tāpēc, ka man liekas, es ļoti daudz ko zinu un esmu mācījusies ļoti daudz ko, un tāpēc man gribētos mācīties to, ko es tiešām vēl nezinu. Līderība ir viena no lietām, kas man ļoti interesē. Vēl varētu mācīties kaut ko tādu, ko nav iespējams vispār definēt, kas tas ir, vai ne? Tas var būt interesanti. Jiļiene, es ļaušu jums pārņemt stafeti, došu jums mikrofonu. Jūsu personīgais skats uz sevi spogulī nākamie 5 gadi, ko un kā darīt, un, protams, arī kāpēc. Jā, paldies par šo iespēju sākt ar sevi. Mācīties, strādājot, sākot strādāt mūža izglītības nodaļā, attīstības nodaļā, mācīšanas ir mūža process, un es visu laiku šo turpināju mācīties, gan formālajā izglītībā, apgūstot, vēl entās maģistratūras, un tagad studēju doktorantūrā, līdz ar to man ir diezgan skaidrs plāns un saistības attiecībā uz savām mācībām formālajā izglītībā, bet tanī pašā laikā visu laiku, man liekas, mēs katru dienu mācāmies katrā soli, un tiešām ir svarīgi novērtēt un spēt identificēt, ka tieši šodien un tagad man ir tas mācīšanas moments. Labi. Sandra? Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš mācās visu mūžu, un šobrīd man šī profesija, kurā es esmu, ir 5. profesija. Un es arī vēlos palikt pie viņas kādu laiku, līdz ar to tas nozīmē, ka es plānoju vēl vairāk padziļināt, apgūt šo profesiju, kurā es esmu jau kādus 8 gadus apmēram. Un papildus vēl bez tā, ka es esmu personāla vadītāja un nodarbojos ar citu cilvēku izglītošanu, es arī esmu praktizējuši supervīzoru. Līdz ar to šī profesija paģēra visu laiku nemitīgu jaunu lietu apgūšanu. Tātad, kā man viena ļoti tuva kolēģi Iveta Apina teica, Latvijā cilvēki ir pārmācījušies jēgu, un es esmu droši vien viena no tiem, un piekritīšu Zandai, kad joprojām ir interesi kaut ko atkal mācīties, bet apgūt kaut ko tādu, ko es vēl nezinu. Un, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, tad, bez mākslīgā intelekta es vairs savu ikdienu šobrīd nevaru iedomāties. Ko jūs viņu darat? Viņš man ir kā asistents ikdienas dzīvē, palīdz gan nofokusēt, gan apstrādāt datus, gan iegūt, teiksim, kaut kādu saturu ļoti koncentrētā veidā. Vienmēr sakot, tas ir man labā roka, mans asistents, kas man palīdz ikdienā. Paldies. Irina, kā jūs? Man arī ļoti interesanti. Periodiski es obligāti ņemu jauno nozares, skatos uz to un mācos. Un, protams, mākslīgais intelekts tā ir tā jomā, ar kuru es nodarbojos no 2006. gada. Pētīju to jau konferences, bet šobrīd sapratu, ka pirmais
jūs vaicājat par prasmēm. Tātad pirmais līmenis mēs apguvam promptus, ja? Prompt inženierim, kā pavaicāt noteiktus jautājumus. Otrais līmenis veidojam asistentus, kuri mums jau palīdz kaut ko izdarīt. Un trešais līmenis, kurš man arī ļoti interesē, tie ir aģenti, jo aģenti ļauj krietni vairāk izdarīt, ja? Tātad es varu domāt, vai man ņemt, paplašinot projektus, vai man ņemt vēl vienu kolēģi, vai tomēr es varu paļauties uz konkrēto aģentu. Ja? Bet tā kā gadu laikā mana karjera arī attīstījies, mēs bijām universitātes struktūrvienība, fakultātes struktūrvienība, un šobrīd Profesionālās pilnveides akadēmija ir atbildīga par visu universitātes mūža izglītību, jo mēs veiksmīgi realizējam arī mazas struktūrvienības rezultātus. Man interesē DevOps un pārmaiņu vadība, jo DevOps ir ļoti interesanta joma, kura ir nākotne, un kura visa mana pieredze līdz šim vadības, līderības, zināšanas par IT tehnoloģijām, par IT dzelziem un par IT programmām un arī sistēmu analīze varētu būt kopumā realizējama. Ziniet, kas ir ārkārtīgi šarmanti? Jūs esat ļoti pārliecināti par savu nākotni. Atšķirībā no manis. Es esmu vienīgais, kuram laikam visu laiku lec kaut kādu kursīvu lietotnes tie mudinājumi 15 minūtes dienā veltīti kādai MI prasmes apguvēji, ja, jo katru mēnesi tiek publicēti aptuveni 40 jauni rīki, kurus var izmantot, tā teikt, ikdienā. Un tas man tā kā paši drusku piedē, bet jūsu pārliecība manis pārno. Tas nozīmē, ka jūs ar skaidru mērķtiecību varat doties lielajā dzīvē un līdz 2030. Kad notiks tās fundamentālās pārmaiņas. Es gribu tomēr, Jeļena, pie jums tagad vērsties. Ja mēs runājam par to ministrijas skatījumu, kādā veidā mēs to nākotnes prasmju kontekstu, tad esam gatavi tagad, kā jautājums, kā varētu būt formulēts, integrēt izglītības politikā un varbūt arī konkrētā izglītības ekosistēmā. Es aizvakar biju Tukumā, un es tieši jautāju ģimnāzijas direktorei, cik daudz tur kaut kas notiek mūža izglītības jomā. Tad, kad beidzās mācības stundas, viņa teica, telpas mēs īrējam, kas tur notiek, es īsti nezinu. Un es tagad tā, kā cilvēks no malas, līdz galam nesaprotu, vai šī ekosistēmas daļa, tā fiziskā dzīves telpa arī jau ir apdzīvota ar mūža izglītības kontekstu, vai mēs par to vēl tikai domājam? Kā tad tās nākotnes prasmes integrēt? Jā, paldies par jautājumu. Man liekas, par... Baigi sarežģīti sanāca, piedodiet. Sarežģīti sanāca. Atrodiet vieglo vietu. Akadēmiski sanāca. Jā, bet runājot par nākotnes prasmēm, tā ir. Mēs bieži vien viņus komplicējam un sākam runāt par kaut kādam tehnoloģiski sarežģītām, ar problēmu saistītām un bieži vien arī abstrakti domājot, kaut kāds tāds bubulis gaisā, kaut kas nezināms. Bet patiesībā, ja mēs skatāmies tagad, pieaugušie mācās tās nākotnes prasmes viņas tagad. Viņam tas, kas ir nepieciešams tagad. Mēs nemācamies kaut ko abstraktu, un mēs nedomājam, ka es šodien apgūšu spāņu valodu, lai pēc 2 gadiem, kad reiz aizbrauktu apskatīties Spāniju. Vai grāmatvedē nemācīs vai nemācīsies, un es ceru, ka nemācīsies to programmu, kura viņa atnākot darbā uzreiz nevarēs pielietot. Un līdz ar to tas pārmaiņas notiek ikdienu, mācoties katrā tās prasmes, kas nepieciešams tagad, jo tās prasmes veidos arī nākotnē. Un tas ir, par kuru runājam iepriekšējā diskusijā, par to, ka jau tagad mēs apgūstam mākslīgas intelekta pamatus. Mēs jau tagad skatāmies uz, ja mēs paskatāmies kaut kāds 5 gadus pat atpakaļ vai bišku vairāk, tad pamatprasmes, digitālas pamatprasmes bija datorprasmes. Spēja ieslēgt, izslēgt datoru, un tagad šodien mēs jau runājam par mākslīgu intelektu prasmi. Vai mēs varam to paredzēt iepriekš un visiem obligāti apgūt? Nē. Līdz ar to, skatoties tagad uz šo ekosistēmu, uz nākotnes prasmēm, un mēs vairāk runājam ne par saturu, ne par to, kas ir jāmāca, jo katram tas ir, kas būs savs. Bet mēs vairāk skatāmies uz to, kā mācīt un kur mācīt. Jo, respektīvi, runājot par to, gan par to, kā mācīt, par to elastību, par nodrošināt to, ka cilvēks spēj mācīties visur, ka cilvēkam ir iespēja mācīties elastīgi, respektīvi, ka pieaugušo mācības pēc būtības ir pielāgotas dzīvei un darbam, nevis otrādi.
Tas ir gan mikromācības, tas ir modulāras mācības, tas ir spēja, kā bija minēts, veidot savu mācīšanas ceļu un savienot gan darbu, gan mācības. Un vēl svarīgi arī, kā mēs bet tā ir tāda organizēta, tāda pieeja. Jā. Jo pusē no tā, ko jūs sakat, es saklausu, ka visa atbildība gandrīz tā kā manā ziņā. Ja pēc panorāmas pats atroda tur kaut ko datorā un tad pamēģina burties, vai mums ir kaut kas sistēma? Mums ir sistēma izbūvēta, tieši tā mēs veidojam arī savu sistēmu, savu izglītības sistēmu, veidojam nevis monolīti, ka tev ir tikai 9 klases, 12 klases un tad 4 gadus izglītība, bet visu profesionālu izglītību mēs pārkārtojam lai būtu elastīga, lai spēja būtu uzbūvēt no maziem klucīšiem moduļiem, kur cilvēkam ir iespēja tiešām uzzināt, kas man trūks šodien, kas man varētu būt noderīgs rīt. Un līdz ar to šādā politika mēs ieviešam. Mēs ieviešam arī mikroapliecinājumus. Tagad kā reiz ir pilotprojekts, kas dod iespēju attīstīt mikromācīšanas iespējas, kas būtu noderīgas un novērtētas darba tirgu. Par to elastību arī runājot, mēs dodam iespēju atzīt tās prasmes, kas ir iegūtas ārpus darba tirgus, mājās, ārpus formālas izglītības sistēmas, nokārtojot eksāmenu, saņemot to pašu apliecinājumu, kur cilvēki citi mācās. Līdz ar to tā izglītības ekosistēma, mēs redzam, ka formālā izglītība tiešām jau mācās no pieaugušiem tikai 4%. Visi pārējie mācās tajās ekosistēmas, kur ir ārpus formālas izglītības. Tas ir visur citur iespējams. Paldies, Zanda, jūs smaidāt, un es saprotu, ka tam ir zināms iemesls. Te prasās pēc turpinājuma. Es gribēju vienkārši pakomentēt, tā mikro, certifikācija, ko jūs minējat, tāds, protams, ir trends, ja, un par to runā, un tas ir arī tas, ka šobrīd... Tas ir seksīgi. Ne tikai, bet es domāju, ka tas ir... Labs vārds, tas pārdodās. Jā, bet es vienkārši redzu, man ir mājās 19-gadīgs puika, un viņš teica, ka viņš daudz labāk mācītos, teiksim, pa bišķiņām, vai neskatītos, kas viņam trūks, nevis, ka tagad ārprāts viņš gan mācās, bet ka viņam tagad jāiet atkal uz 3-4 gadiem mācīties. Tā kā tas viennozīmīgi ir. Bet es tomēr gribu vēl vienu lietu pateikt, ka ir labi šī mikromācīšanās vai moduļu veids ir labs tad, kad tu zini, ko tu gribi, vai tu vari, vai, teiksim, atkal savukārt tu domā, ok, es mēģinās šito, un tad skatīsimies, kā ies tālāk. Bet pieņemsim, ka tomēr mums jāskatās arī izējot no cilvēku, arī citu varbūt viedokli. Ka es domāju, vai mums ir skaidri tie roadmapi, vai, teiksim, ceļa kartes. Teiksim, jūs teicāt, ka jums tur izlēc visādi kursi un tā tālāk, ja? Bet, teiksim, ja jūs, teiksim, pie sevis padomāt un domāt, ok, 2 vai 3 lietas, kā es gribētu, teiksim, varbūt, kur es gribētu nokļūt. Un tad jums būtu ļoti skaidrs, izdara šo iemācies, izdara to, tad varbūt pastrādā. Jo tas, kas man liekas, ir arī ļoti svarīgi, vai tur ir tās ceļa kartes, ka cilvēks saprot, teiksim, IT jomā es teiktu, viņas ir diezgan daudz, tur skaidrs, kas tev jādara. Bet pieņemsim, ja es gribētu tagad kļūt, es nezinu. Ok, man ir pirmā izglītība jurists, pieņemsim, es gribētu atkal kļūt advokāti. Vai ir skaidrs, kas man tagad šobrīd trūktu un kas man būtu jāiet uz turieni, tieši kas jāmācās, kas jākārto, kāda praksa vajadzīga, lai es tur nokļūtu, un pēc cik gadiem es tur nokļūšu, un cik es pelnīšu tajā brīdī? Mēģināšu atbildēt uz konkrētu šo jautājumu, bet varbūt piemērs ir... Es varu iet prom. jā, diskusija, paši ceļu. Bet īstenībā, advokāts ir reglamentēta profesija, kur nozare jau ir sakārtojusi savu redzējumu par to, kam un kur ir jābūt kādā posmā, un cik ilgi, un cik daudz, un kādas kompetences un kādas eksāmenes ir jākārto. Tas nozares, kuras ir mazāk sevi sakārtojušas, tur ir gan vairāk iespēju, gan arī vairāk nezināmā pašām cilvēkam. Līdz ar to es tiešām ieteiktu tiem, kuri tikai apsver iespēju, kur doties, tādas profesijas, kur mēs redzējam zilo apkaplīšu potenciālu atkal, tad skatīties minētais Stars LV platforma, kur ir iespēja gan ne tikai karjeras konsultanti, bet jau profesionālas izglītības iestāžu speciālisti, kuri var novērtēt gan jūsu prasmes, gan izveidot to individuāla mācīšanas ceļu. Vai cilvēki izmanto bieži šo iespēju? Es teiktu nē, jo vienmēr paļaujos, ka man interesēs, paskatīšos šo un šo. Bet varbūt vienreiz ir jāvelta tas laiks un jāmēģina izmantot kaut ko jaunu un piedāvātu iespēju un mēģināt arī vērsties pie profesionāla.
Lai palīdzētu tiešām izbūvēt to savu ceļu. Jā, es te pieminēju tās digitālās prasmes, un ar tā mums diezgan pusklibi iet, un varbūt es Mārai varētu jautāt, kuru jūs savukārt saskatāt tos lielākos izaicinājumus tieši tajā digitālo prasmju attīstībā? Jā, Māras nav, piedošana, tad šito jautājumu es ņemu nost. Tad jautāšu to, kas te ienāca no zāles, un tas bija Zandai. Kā jūs diagnosticējat? Citiem vārdiem, kā jūs veidojat to diagnozi konkrēti darbinieki trūkstošajām prasmēm? Jums kaut kāds tāds skrīnings ir tāds visaptverošais analīzes jānodod. Gandrīz. Gandrīz. Ir jau tā, ka tu pamatā tu meklē tomēr to, kas, ja teiksim, mēs meklējam no ārta, tu meklē to, ko tev vajag. Ja tu galīgi nevar to sameklēt, tad tu ņem to, ko tu vari sameklēt, un tad tu piemāc klāt. Un tad jau, protams, tas ir tas galvenais skrīnings cilvēkiem, kas nāk no ārpuses, kurus mēs atlasam, ir ļoti, ļoti nopietnas 1,5–2 stundu tehniskā intervija. Ja mēs runājam par iekšējiem cilvēkiem, tur jau patiesībā tas pieprasījums regulē piedāvājumu. Ja tev ir pieprasījums no projektiem un cilvēki strādā projektos, viss rullē. Ja tev cilvēki vairs netiek pieprasīt kaut kāda prasme projektā, tad viņiem kaut kas pietrūkst. Un projektiem ir vajadzīgs kaut kas cits. Es negribu teikt kaut kas cits, bet, teiksim, man ir, HR izglītība. Es zinu HR, bet, viņi prasītu HR plus mākslīgais intelekts. Tas nozīmē skaidrs, ja mani neņem ar to, ko es zinu HR, bet viņi saka, ka man vajag vēl kaut ko, tad man steidzam ir jāpiemācās tas klāt. Un tad to mēs arī veidojam klāt, ātri, veikli, piemācamies. Tur ir problēma ar pieredzi, bet tā ir cita saruna, tā ir garāka saruna. Kā to pieredzi dabūt, jo viena lieta ir pamācīties, tas ir vieglāk. Kā iegūt pieredzi. Jā, un tad jūs gribat paturpināties. Lūdzu. Jā. Es vienkārši gribu pateikt, ka tie mācīšanās ceļi tā ir nākotne. Jo šobrīd, mēs izveidojam recommendation engine, jeb rekomendācijas riku uzņēmumiem, jo mums ir projekts digitālas prasmes celvedis, un tad uzņēmums var iziet un paskatīties, kādas prasmes pietrūkst pašam uzņēmumam. Bet nākotnē, un par to teica zinātnieki, būs tas personalizētas ar AI uz AI mākslīgā intelekta balstītas platformas, kur katrs cilvēks var ienākt un pārskatīt, kas viņiem pietrūkst. Un tā ir reāla nākotne. Jau šobrīd Ja vien tā nebūs krāpniecība. Nē. Tas arī ir iespējams. Man var sākt pārdot kaut ko tādu. Kritiska domāšana. Es saprotu, mums cik 16 miljonu eiro pusgadā aiziet kaut kur neceļos kritiskās domāšanas trūkuma dēļ. Jā, un tad mēs varam domāt par tām platformām. Es atvainojos par šo mazo iestarpinājumu. Turpiniet. Jā, jo šobrīd jau, pieņemsim, Eiropā sakārtoja visas prasmes 13,600 prasmes ir sarakstītas jau Eiropas katalogā. Jā. Tas nozīmē, ka mēs varam uzbūvēt tādu sistēmu. Pašam cilvēkam grūti, bet mākslīgais intelekts var palīdzēt. Paldies. Kā jums ir veiksmīgs mācīšanās modeli jūsu kompānijā KPMG? Un galu galā vispār kā var veidot tādu sistēmisku attīstības plānošanu, nevis tikai tādu rēģēšanu uz tādām ļoti akūtām šīs dienas vajadzībām, un citiem vārdiem ugunsgrēku dzēšanu? Teiksim tā, mūsu bizness balstās tādās lietās, ka mēs nemaz nevarētu dzīvot ar tādu ugunsgrēka principu, runājot arī par to, ka šīs kartes, jeb ceļu profesiju kartes, prasmju kartes, bez tām mūsu uzņēmums vispār nevarētu pastāvēt. Jo lielākoties mēs arī tirgū nevaram dabūt tāda līmeņa speciālistus gatavus, kas atnāktu mūsu uzņēmumā un būtu gatavi uzreiz darīt. Mēs esam gan arī kā vēl viena augstskola, pie mums darbinieki atnāk uz asistentu līmeni un principā veido savu karjeras ceļu pakāpeniski mācoties. Un tad mācās darot? Viņi mācās darot, plus vēl mācās arī dažādas šīs tehniskās prasmes,
mūsu, teiksim, tas normatīvs ir katru gadu vismaz ir 40 stundas ir jāmācās, tas ir kā minimums, jeb kopējas prasība ir 3 gadu laikā vismaz 120 stundas, un tās ir tikai tehniskās prasmes, plus ir arī vēl, protams, prasība pēc pārējām prasmēm, kuras ir nepieciešams ikdienas darbā, teiksim, tāpat, lai attīstītu līderības prasmes un visu pārējo. Un attiecīgi, teiksim, tas strateģiskā pieeja, protams, ka balstās tajā, kad ir uzņēmuma mērķi, ja, tad uzņēmuma mērķos balstīti, mēs veidojam šo te kompetenču un prasmju kartējumu, un attiecīgi tad darbiniekam ir ļoti skaidrs, kas viņam ir nepieciešams, kurā amata līmenī, kādas prasmes, kas viņam ir jāapgūst, kas viņam ir jāzina, cik ilgi viņam ir jānostrādā, lai viņš varētu, teiksim, virzīties savā karjerā nākamā līmenī. Tādā veidā. Un attiecīgi es teiktu, ka, protams, ka tā ir biznesa specifika, tā ir, teiksim, konsultācija biznesa. Mums vienmēr ir jābūt pirmajiem. Mums ir jābūt pirms citiem, lai mēs kaut ko apgūstot varētu tad sniegt šo konsultatīvo pakalpojumu citiem. Es atgriežos pie Zandas, un mēs iepriekšējā panelī runājam par to motivāciju. Kā tas ir ar tām prasmēm? Tajā industrijā, par kuru mēs patiesībā visvairāk faktiski runājam, vai citiem vārdiem, kur atstāja vislielāko iespaidu uz mūsu šodienu un nākotni. Es atceros, ka jūs līdzinājais vadītājs Maksims Jegorovs, viņš, man liekas, savulaik citā konferencē teica, mēs vispār esam gatavi pieņemt jebkuru, ja, un mēs varam iemācīt. Un te ir tas stāsts par to, kā jūs motivējat to, kas savā ziņā tajā IT līmenī ir tādi jau guru, viņi jau ir eksperti, ņem, kuru gribi. Gaitini jebkuru aiz rokas, tu tā vari paņemt un teikt. Einsteins. Jā, taisnība, bet man patīk tas, ko Sandra teica, jo kāpēc es arī tā māja ar galvu, es domāju, viņi minēja ļoti divas būtiskas lietas. Pirmā lieta ir, tas varbūt arī attiecās uz to, kā darbinieki par šīm mācībām domā. Pirmā kārtā tas ir uzņēmuma politika, mērķi, stratēģija. Ja tev nav tajā tavā asinsritē ielikts, ka tev ir jāmācās, ja tev neviens tavā stratēģijā tas neparādās, ja tev tavos mērķos tas neparādās, kā tad tu gribi, lai darbinieki mācās? Ja? Un te ir tas kopuvējs uzņēmuma uzstādījums un arī, protams, vadības atbalsts tam visam. Ja? Mums varbūt ir vieglāk, jo IT jomā in general mēs mācamies, vai ne? Un arī Accenture vienmēr ir bijis tādā veidā pozīcijā un pozicionējis sevi, ka mums ir milzīgs uzsvars uz tām mācībām, un, labi, tas, protams, ir Latvijas līmenī nav salīdzināms, tur, teiksim, kaut kādu $1 biljonu, teiksim, gadā Accenture tērē uz apmācībām, jau uz visādām sistēmām. Tā kā tas jau pēc savas būtības ir ielikts. Un tie cilvēki, kas tagad, jūs teicāt, eksperti un tā tālāk, viņi jau lielā mērā ir ienākuši pie mums pirms kaut kāda laika. Un tad, kad tu ienāc šeit uzņēmumā, tad jau tev īsti, teiksim, tas uzstādījums jau tiek dots no pirmā brīža, ka tev ir jauno darbinieku apmācībā, par to tiek runāts. Tev ir, lai tu varētu, tieši tas pats, ko Sandra teica, lai tu varētu virzīties un iet uz to nākošo līmeni, kurā tu strādā, jo tu piegādā noteiktas vērtības klientam, esot nākošajā līmenī, tev ir noteikts zināšanas, kas jāzina. Es tevi nevaru ielikt tajā līmenī, ka tu būsi tagad, pieņemsim, no programmētāja vecākais programmētājs, ja tu neesi iemācījies, sākot no tehniskām prasmēm. Nākošais ir šīs soft vai tātad šīs komunikācijas un tādas lietas, vai ne? Iespējams, kaut kas jau parādās no līderības, jo tev jāsāk varbūt jau deleģēt. Tad ir viss šis mākslīgais intelekts, ja? Tas viss kopā nāk, un ja tu to neesi izgājis, mīļais draugs, tu netiec promotēts. Un tagad, kā mēs šo faktiski ļoti labo praksi varētu pārnest uz mūžizglītības kontekstu plašākai sabiedrībai? Ņemot vērā pirmajā panelī jau visu minēto, ja lūdzu. Un tostarp arī minēto par mūsu ekonomikas struktūru. Jā, jo mēs šeit tiešām labus piemērus redzam, bet vai visiem ir spēja un kapacitāte līdzināties, pat ja nozare vai pat uzņēmums gribētu. Jā, jo mēs saprotam, ja mazais mikro uzņēmums nosūta mācības, piemēram, vienu savu cilvēku, tad tas nozīmē viņam ar 2/3 uzņēmumu vienkārši stāv. Tas, ko mēs piedāvājam, arī iespēju jaunu arī nozarēm, savām nozarēm, saviem uzņēmumiem veidot iespēju attīstīt šādas mācīšanas stratēģijas, mācīšanas redzējumu, kopumā cilvēku kapitāla stratēģisku attīstību savā nozarē, neatkarībā no tā,
lieli mazie uzņēmumi iekšā. Jauns projekts, kuru mēs tagad ir atvērts tieši piedāvājums, atvērts projektu konkursu nozarēm, prasmju fonda instruments, kas ir pazīstams Eiropas valstīs kopš 50. gadiem iepriekšējā gadsimta, kur tiešām nozarē attīsta savu redzējumu, vajadzību, ceļa kartes un viss pārējais iespējas un nodrošina mācības nozarē esošiem uzņēmumiem, neatkarīgi no lieluma, gan sametoties savus resursus, pievienojot valsts resursus. Šādas te stratēģiju attīstībai mums pat labi ir atvērts konkurss, un līdz ar to tās nozares, kuras vēl nav augošas, kuras vēl nav šis iegājas, tiešām mēs aicinām pieteikties šim konkursam un ar skatu uz nākotni strādāt pie savu stratēģiju attīstības un savu cilvēku resursu mācībām. Irina, jūs pieminējāt, kā lai saka, rīku, kas palīdzēs tā kā navigēt tajā trūkstošo prasmu hausā, ja tā drīkst teikt. Un es jau Kristē jautāju, tā teikt, pēc viņas prezentācijas, bet varbūt, ka jums ir arī sava atbilde, kuras jūs saredzat kā tādas cilvēku unikālās prasmes, kas nākamo 5 gadu laikā, atsaucoties uz to Pasaules ekonomikas fóruma statistiku, palīdzēs saglabāt to mūsu patību un cilvēcisko identitāti. Un varbūt jums ir kaut kādi piemēri, kas varbūt ir tāds Latvijas universitātes konteksts, kur cilvēki tās savas unikālās prasmes ļoti, ļoti precīzi ir spējuši saprast un var, tā teikt, un nodarbojas ar tieši tā pilnveidi. Es gribētu pateikt paldies par jautājumu. Unikālas prasmes, kā veidojas unikālas prasmes? Ja jūs atceraties par DNK spirāli, tad tur ir 3 miljārdi bāžu pāri. Bāžu pāri tie pakāpenie. Jā, un izrādās, ka 99,9% no tiem piemet visai cilvēcei, un tikai 0,1% ir tas individuālās lietas, kuras saistītas ar cilvēka īpatnībām. Vai viņš labāk mācīsies mūziku, vai viņam ir talants dirigēt, vai viņam ir talants uzrakstīt mūziku, vai programmēt, vai kļūt par arhitektu, vai ļoti labi izdarīt visu slimnīcu un organizēt to procesu. Un skatoties uz šīm unikālām prasmēm, mēs sapratam, ka veidojot programmas, mēs rūpējamies par to, lai programma būtu ne tikai digitālas prasmes, ne tikai profesionālas prasmes, bet lai tā programma varētu veidot arī personas pašvadības, pašlīderības prasmes, tas ir pirmais, un otrais, tas ir starp personu prasmes, kuras ir ļoti pieprasītas. Un tad sanāca, ka apgūstot, pieņemsim to pašu projektu vadību, veidojot komandas, tā personība vislabāk var realizēties, apzināt arī savas prasmes, jo mēs apzinām savas prasmes komunicēt ar citiem cilvēkiem. Iekšējas prasmes, tas unikālas. Ja? Un mēs to apzinām ar laiku. Jo tad, kad bērns piedzim, pirmais 10 gadus veidojas viss, kas nepieciešams, un pēc tam attīstās. Un mēs LU piedāvājam programmas, kuras saistītas ne tikai ar biznesu, bet pieņemsim, kuras saistītas ar reliģiem. Vairākas reliģijas, vairāku reliģiju pārzināšana, lai varētu veidot veiksmīgu arī darba plūsmu. Pieņemsim, ja mēs runājam par mūsu pilsonības un migrācijas departamentu, šiem darbiniekiem obligāti jāzina šīs lietas, kā atšķirās vairākas reliģijas un ko ar to darīt. Kā veidot. Bet no otras puses tas veido arī tas dziļu izpratne un dot vairāk brīvības. Un tāpēc mēs akadēmijā runājam par to, ka zināšanas ir brīvība. Brīvība saprast, kas tu esi, brīvība attīstīt tieši sev svarīgas prasmes un brīvība uzmanīgi paskatīties uz cita cilvēka atšķirīgam prasmēm. Un tad tā pašpārliecība, jeb uzticība sev ir viena no tām prasmēm, kura dot iespēju veiksmīgi veidot karjeru. Ja tu vari uzticēt sev, tu sapratīs,
kā tālāk attīstīt. Un LU, tā kā mums ir 22 nozares, zinātnes nozares, tad mēs rādām programmas, kuras līdzsvaro to dziļi personisko, profesionālo, starppersonu un pārējais. Jo ik gadu LU mācās ap 12,000 cilvēkiem mūža izglītība. Ja? Un profesionāls pilnīgs akadēmija ap 5,000. Jā, te visiem uzdots jautājums no klātienē vai neklātienē esošiem cilvēkiem. Jūs tas redzējums, un tas ir tā kā visiem mūsu panelistēm. Vai mēs mācāmies, lai iegūtu zināšanas, lai iemācītos pielāgoties pārmaiņām? Kāda, jūsuprāt, ir atbilde vai robežšķirtne starp vienu? Jo man liekas, arī te kafijas pauzē man sanāca tāda saruna ar vienu no kundzēm, kas teica, ka viena lieta ir, ka tas ļoti mērķtiecīgs zināšanu apgūves process, un otrs ir tā kā jebkuras darbības blakus pavadošs efekts. Ja? Un jāsaka, vārds ir viens un tas pats, bet tas nav viens un tas pats. Mans personīgais viedoklis ir, ka gan. Bez šīm abām lietām īstenībā nav iespējams. Un tas, kā es vienmēr definēju, ka kamēr tu mācies, tikmēr tu dzīvo īstenībā. Kamēr tu iemācies jaunas prasmes, apgūsti kaut ko jaunu pieredzi, jaunas lietas, tikmēr tu īstenībā dzīvo. Un tas, manuprāt, tas ir mans tāds dzīves varbūt moto vai mērķis, kad dzīvot un mācīties un ieraudzīt un apgūt un tā kā izpētīt vai angliski ir explore, latviski laikam tas ir tā kā izpētīti. Jaunatklāt. Un tas ir tas moto, kam dēļ tas ir tik būtiski. Paldies, Irina. Es varbūt, pilnīgi piekrītot, ka abas lietas ir svarīgas, bet man liekas, vēl nākamais augstākais līmenis, ka tu mācies, lai vadītu tas pārmaiņas. Lai nebūtu tikai pielāgoties mums, dzīve iemācīs, kā tas pielāgosies labāk, kas vajāks, kas pielāgosies, bet cilvēka dabā ir pielāgoties. Bet, lai varētu mācīties un attīstīt tās puses, kas nevienmēr būs dabīgas cilvēkam pusēs, lai mainītos pašam, lai mainītu apkārtējo vidi, lai varētu ietekmēt proaktīvi. Man liekas, tas ir tas nākamais līmenis un svarīgi izkopt šīs prasmes. Jau no paša bērnības, jo pieaugušo izglītība tiešām sākas no bērnības. Paldies, Zanda. Es arī esmu vairāk tomēr tā piekritēju tam, kā teica reiz akadēmiķis Kalviņš, ka jāmācās ir visu mūžu. Un es domāju tomēr, ka mēs tās mācības bišķi uzliekam tikai uz tām mācībām. Un tas liekas, ka tas ir tas apgrūtinājums. Bet tu izlasi grāmatu, tu arī esi kaut ko iemācījies. Un ja tu to grāmatas saturu var izmantot, kā Irina teica, teiksim, sevis attīstībai, lai saprastu, kā to var izmantot, arī tā ir mācība. Un es tomēr piekrītu, ka mēs mācamies nevis tāpēc, lai pielāgotos, bet tāpēc, lai attīstītu sevi, un kā Rainis teica, pastāvēs, kas mainīsies. Kāda būs jūsu atbildes versija? Es domāju, ka kamēr cilvēkam ir zinkarība, un tad viņš aug, jo visiem bērniem ir ļoti liela zinkarība. Ja? Un tad bērnam interesanti ir absolūti viss. Un ja pieaugušajā iekšā paliek tas iekšējais bērns, kuram ir interesanti, tas nozīmē, ka viņš gan pats attīstīsies, gan ļaus visiem apkārt attīstīties, dzīvot. Un man ļoti patīk šis moments, ka mācīties dzīvot, vienāds mācīties. Ja? Jo kamēr mums ir zinkarība, mēs attīstāmies, mēs jūtamies dzīvi. Ļoti laba metafora. Ja? Mēs mainām šo dzīvi, un mēs attīstām šo dzīvi, un ļaujam arī visiem pārējiem blakus dzīvot laimīgi un interesanti. Atkal mazs ekskurss no manas puses klausoties, jo man atbilde būtu fundamentāli savādāk, bet es to izstāstīšu caur tā kā reālu stāstu, jo Džonam Lenonam, tad, kad viņš gāja skolā, jautāja, Džon, par ko tu dzīvē gribētu kļūt? Un Džons Lenons atbildēja, es gribu kļūt laimīgs. Un skolotāji viņam teica, Džon, man liekas, ka tu nesaprati jautājumu. Uz ko viņš atbildēja skolotāji, man liekas, jūs nesapratāt dzīvi. Kaut kā tā. Sandrai jautājums ir no auditorijas. Vai jūs izjūtat, ka ir mazāk nepieciešami jaunie speciālisti, jo viņu darbu var izdarīt tie mākslīgie intelekti jau algoritmu rīki? Un, ja jā, vai jūs, lasu kā rakstīts, vai kaut kā šo adresējat?
Bet par tām izmaiņām, ko droši vien Krista savā prezentācijā tā kā rādīja. Es teiktu, ka es varu atbildēt šo jautājumu. Jā, ja mēs katru gadu konkrētā laika posmā pieņemam konkrētu skaitu jaunu speciālistu, tad šogad mēs esam pieņēmuši uz pusi mazāk, un mēs lieliski ar to tiekam galā. Un tas skaidrojums ir tāds, ka jā, ir ienākuši vairāki mākslīgā intelekta rīki, ir dažādi automatizācijas rīki, kas mūsu tādu ikdienas manuālo darbu jau šobrīd sāk atslogot. Jā, tātad datu apstrāde ir veicama daudz efektīvāk un tā tālāk. Tad, kas bija tālāk par to adresēšanu? Jā. Kā jūs šo adresējat? Es nezinu, kas ar to domā. Kā mēs to darām, tad attiecīgi, tad mums ir vairāk šie mākslīgā intelekta rīki, ko mēs jau izmantojam, un attiecīgi ir daudz dažādu procesu automatizācijas, kuras mēs esam veikuši, pateicoties kurām mēs atsakamies no manuālā darba. Atsakamies pēc iespējas vairāk no tāda darba, kuru varētu veikt kāds cits necilvēks. Tas noteikti būtu tas. Vai Accenture ir līdzīgi? Krista rādīja tur to līdzi par tiem jaunajiem programmētājiem. Vai tās ir tādas reālas izmaiņas? Tas ir tas pats, un arī pagājušais gads tiešām arī mums bija. Mēs vispār esam slaveni ar nenormāli milzīgu daudzumu jauniešu pieņemšanu darbā un pārmācīšanu pieaugušos. Bet pagājušais gads bija arī mums tāds pavisam vāš šajā jomā. Un es nezinu, kāds ir, mēs to vēl nezinām, to tiešo iemeslu, jo mums visu nosaka pieprasījums. Jā, tātad Sandra, teorētiski mēs piegādāt servisu Sandrai, tātad Sandras uzņēmumam, viņi saka, ok, ir kaut kādas lietas, kuras mēs tagad esam izdomājuši darīt paši, tātad mums tie jaunieši nav vajadzīgi. Ja? Tas ir viens no pieņēmumiem. Otrs pieņēmums ir, ka tomēr uzņēmums, skatoties uz to, kā tas mākslīgais intelekts ienāk, ļoti daudz šo junioru, darbu patur sev. Jo viņi nezina, kā viņš attīstīsies. Ja? Viņš varbūt neatdod darbu ārpusē, bet viņš tā kā māca savējo. Vai ne? To īsti nevar pateikt, bet mēs to redzam. Bet labā ziņa ir tā, ka šis septembris ir atnesis. Mēs esam pieņēmuši darbā tikpat, cik pagājušā gadā jauniešus. Varbūt kaut kas ir mainījies, bet ir grūti vēl spriest. Bet man liekas, ka tur ir cita traģēdija. Un tā ir saistīta ar to, ka mums jādomā, ko mēs darīsim rīt. Jo ja tas pieprasījums, jo mums kopumā pietrūkst darba spēku, un IT jomā ļoti. Vienīgā iespēja, kā tikt līdz tam, ka viņš kaut kādu viņam ir pieredze, pieņem darbā jaunieti bez pieredzes, ja, tātad no universitātes, un tad mācīt viņu. Tā kā mēs to visu esam darījuši. Ja tagad nav pieprasījums uz jauniešiem, kā viņš nonāks līdz tam brīdim, ka viņiem ir 3 gadu pieredze, kas skaitās, IT jomā, kaut kas vismaz ir, viņš kaut ko zina. Ja? Un tā ir milzīga problēma, par ko mēs spriežam, un mēs domājam, kas mums ir jādara savādāk tajā jauniešu apmācības procesā iekšienē, un arī mums ir viens pilots ar Rīgas Tehnisko universitāti, un tūlīt tāds pats pilots būs ar Viļņas Tehnisko universitāti, kā ielikt šo projekta darbu jau iekšā universitātē, jo jāsāk ir ātrāk. Tā, ka viņš ienāk pie mums, ir pa vēlu. Jā, jāsāk ir ātrāk. Un man, es saprotu, ka valstī tur ir daudz visādas citas prioritātes. Es domāju, ka tur ir riktīgi vienkārši izdarīt šitās lietas, jā, jo tur ir bišķi vajadzīgs arī tas valsts palīdzība. Jo šobrīd uzņēmumi cīnās vien paši, jā, bet ja tur būtu tas, ka universitātēm būtu kaut kāds darbiņš, jā, iekšā, jo tas ir tieši pieredze. Es vienkārši atbildu. Jā. Un es pilnīgi piekrītu, un tas, starp citu, nebija eksperiments sarunāts, apliecinājums izdrukāts papīrs jau iepriekš, jo vēl viens aspekts tiešām, kā viņš mācās un kur viņš mācās. Vai viņš mācās kaut kur atsevišķi un pēc tam nonāk darba tirgu bez zināšanām, vai viņš jau no paša sākuma mācās uzņēmumā un tādu paralēli iegūst izglītību ar sadarbībā ar izglītības iestādi. Un ne tikai jaunieši. Tas skaitās arī kuru jaunu profesionāli, arī pieauguši. Jā, mums ir svarīgi uzreiz būt darba vidē, lai redzētu ne tikai to teoretisko aspektu un kādreiz aiziet praksē pēc tam, bet uzreiz būt uzņēmuma kultūra sajūst un tad gan
gūt pieredzi, gan arī redzēt savu vietu, iespēju uzņēmuma nozarē, ja viņam nederēs šīs. Un tas, ko mēs arī skatāmies, arī Stars platformā, jauna pieeja, jauns projekts, kuru mēs esam drīz jau palaidīsim, tas ir tas minēts, kur darba vide balstītas mācības pieaugušiem. Jā, mēs jau zinām, ka kaut kur aspektos darba vide balstītas mācības ir attīstītas profesionāla izglītība jauniešiem, kur ir tas iespējas sadarbībā ar uzņēmumiem jaunietiem jau kļūt par uzņēmuma daļu un tad mācīties izglītības iestāde pieaugušiem, tas ir pavisam intensīvāka veida ir jābūt un īsākā mācību kursā, bet sadarbība ar darba devējiem un būt jau darba vidē un tad mācīties. Jā, bet es tomēr šajā sarunā nevaru nepieminēt to generation gap, jeb tās paudžu atšķirības. Ja? Mēs te jau tagad kopš skola 2030 vēl drusku ātrāk runājam par to spēju mācīties. Iemācīties, mācīties. Te es esmu tāds, savs Latvijas mediāni, ja, varētu teikt. Es esmu gandrīz sirms un tā. Bet es, godīgi sakot, nāku no izglītības sistēmas, kur tāds koncepts vispār, tas kāds mācīties. Ja? Tev bija jāiemācās iekalt, ja, pareizajā vietā un pareizajā frazeoloģijā kaut kā tā atbildēt. Un tas, es atvainojos, tas arī ir jausts paaudzes tādā DNS. Ja? Un tagad jūs man nākat, dzindzināt apkārt, ja es būtu tādā bišu dravā nonācis, jau man visi apkārt lido, un ka man tagad kaut kas tur milzum jādara un vispār cauri, ja es šodien neko nedarīšu, rīt es būšu mirs. Diezgan biedējoši, kaut gan exits skaidri redzams. Ja? Kā manu paudzi padarīt par iemācīt mācīties? Kā jūs uz šo atbildētu? Te es esmu. Vienkārši kā maizīte, kā tāda pagale. Es noteikti es jūs provocēju. Es noteikti tev, teiksim, lai pieaugušais mācītos, viņam ir jābūt interesanti. Jā, viņam būtu kaut kāda interese. Tev ir par kaut ko interesi. Visu laiku man ir interesanti. Tad tas, par ko tev ir interesē, tad ņemt un tajā virzienā nemitīgi izpētīt kaut ko vairāk. Un tas ir tas mācīšanās paradums. Sākt caur šo te interesi un veidot saucamo mācīšanās puzli, ja, kad piemācies klāt to, ko jau tu zini, tad tev to vieglāk ir apgūt un paturēt ilgstošāk. Tur droši vien kolēģi varēs iekomentēt, ja, kā tas tur smadzenēs darbojās, kura sinaps par ko tur atbild, ja, bet katrā ziņā sākt ar to, kas tev ir interesanti un veidot šo mācīšanās paradumu caur to. Paldies. Jā, lūdzu. Man ir piedāvājums Lūdzu. Ar jautājumu. Tātad faktiski, ja mēs runājam par jūsu mūža izglītību, jautājums, kādas perspektīvas jūs redzat priekšā? Kādu zvaigznē jūs gribat sasniegt? Un tad, ja mēs... Vai, es jau ar kolēģi jau runāju, man bija skaidra atbilde. Es 65 gadu vecumā plānoju būt par UX dizaineru. Bet mani attur tas, ka man daudz cilvēki ir teikuši, ka mums UX dizaineri jau tāpat pietiek. Ja, un tev tā teikt ir jāskatās, paldies Dievam, Zandra! Bet man ir teikuši, ka pietiek. Varbūt tas bija pirms gada vai pirms 2, bet man ir dažas atbildes, un tā nav vienīgā. Es jums varu 10 izvilkt laukā, kā es sevi redzu pēc 10 gadiem. Jā, un tad jūs varat atnākt pie konsultanta. Mēs pasēdēsim, izrunāsim, jo es redzu, pieņemsim citu vispār iespēju. Šobrīd visi runa par karu, bet ļoti maz cilvēku māk simulēt vai organizēt tādas diskusijas, kura ved uz mieru. Ja? Un varbūt šī zvaigzne varētu arī jūs atvest uz jaunu. Atsakot konsultāciju biznesu. Tā sanāk. Vai tajā manā sapņu redzējumā ir kaut kā tāda mērķtiecīga, tāda sistemātiska virzība, kā ar mani kāds drusku aiz rokas vai piebikstot? Sāksim no tā, ka motivācija, jā, tas ir iekšējais dzinums. Šodien man interesē mūža izglītība. Jūs nevarat iedomāties, kā mani tas interesē šodien. Jā, redziet, motivācija iekšēja vai ārēja. Ja iekšēja ir motivācija, tad ceļus mēs atradīsim, un Stars LV platforma jau piedāvā. Jā. Tas, kas vairāk tiešām gan mani, gan cilvēkus, kas ir izglītība uztrauc, tas mēs daudz runājam par motivāciju, bet ciprus mēs arī nepateicām. Ka faktiski 80% no iedzīvotājiem mācības motivācija ir ļoti zema. Interese mums ir abstrakti padomāt, ka labi vingrot, labi mācīties, bet ja mēs paskatāmies no tiem 80, 40 nav mācījušies un neplāno.
Respektīvi, viņi pat nezina, no kā viņi atsakās, neredz perspektīvas, un šeit tiešām ir pareizi pateikts, ka pieaugušajiem, lai mācītos, viena lieta ir vēlme, kas ir dzinos, un cita lieta, ja tev ir priekšā, ir iespēja šīs zināšanas izmantot uzreiz pēc mācībām vai paralēli ar mācībām. Ja jums kamēr ir tā vēlme ir ļoti abstrakta un tāda vīziju līmenī, es domāju, viņa arī piedošana paliks laikam tomēr kā vīzija. Bet teiksim tā, ja jūs pamēģinātu un 24 stundu laikā pirmo soli spērsiet, kaut vai atverot mācības Stars.lv platformu un paskatoties, tad jau var skatīties jau konkrētas lietas. Tas ir tas pats Latvija.lv, kur man jau no Rīgā. Stars, kur ir iespējas pat labi mācīties. Ir vairāk citu iespēju, kur meklēt, bet pats svarīgākais, vai ir jums iespēja šīs zināšanas un prasmes pielietot tūlīt pat sev, savam vajadzībam, ģimenes lietam, savai attīstībai, darbam, profesijai. Jo, ja tāds nav, tad faktiski, good to have. Man liekas, vēl viena lieta. Good to have ir ļoti, ļoti laba motivācija. Es nekad neesmu mācījies, lai kaut kādā veidā to izmantot. Es vienmēr esmu mācījies un studējis, tāpēc, ka mani tas vienkārši interesē. Tas bija mans vienīgais iemesls, kāpēc es kaut ko darīju. Es domāju, ka šie ir ļoti labi piemēri, kurus mums ir jāpopularizē, jo mums ir tiešām tie, kuri ir mainījuši savu profesiju projektos, un mēs redzam, ka cilvēki absolūti 50% apgriezienu maina savu dzīvi, un ir iespēja arī tikt pie mentora, parunāties ar šiem cilvēkiem, kuri ir reāli mainījuši savu dzīvi, un tad varbūt gūt to iedvesmu, jo tā ir problēma, ka ne katram ir šī kāre un iedvesma. Es teiktu, ka ne katram, bet tie rādītāji traģiski, es nezinu, kādi viņi ir citās valstīs, varbūt tur ir līdzīgi, ja, bet tas ir briesmīgi. Bet es domāju divas lietas. Man ļoti patīk, protams, par to iekšējo motivāciju, bet ja viņas nav. Ja? Es domāju, ka viss nosaka pieprasījums. Ja tev ir darbs un, teiksim, pagaidām ir viss ar algām, viss notiek. Tajā brīdī, kad tas vairs nebūs, tad arī būs cits temps un tā tālāk. Ja? Ka tu redzi, ka tur kāds jau ir, teiksim, labāks, gudrāks, nezinu, tur kaut ko aizstāja. Proti, līdz ar ko es domāju, mēs līdz šim esam vienmēr vilkuši uz to, un es domāju, tāpēc arī mums nav tas tik liels tā interese, motivācija. Ka mēs esam, mums ir mazs tirgus, skaidrs, ka piedāvājums ir lielāks nekā, otrādi, pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, un tā mēs dzīvojam. Ja? Mēs uzskatām, mēs esam izmācījušies vienu profesiju, un tagad valsts vai kāds cits ir vainīgs, ka viņai, teiksim, ir noriets. Ja? Jo es esmu tur dzimis, nezinu, skolotājs, un es visu mūžu būšu skolotājs. Ja? Varbūt, ka tur ir tieši mums nav iestrādāta tā situācija, ka to visu laiku jābūt tā kā, nevis stresā, bet spriedzē, bet tādā pozitīvā. Ja? Ka tu visu laiku, ka tev visu laiku ir tomēr tāds, ka tev ir jāmācās. Ja? Jo tāpēc, ka ja tev būtu tā konkurence, tā būtu pēc tam cita situācija. Ja? Sadzirdējāt? 55-gadīgie. Paldies! Laika rāms man rāda, ka mēs esam finiša taisnē. Man ir kopējais jautājums, līdzīgi kā iepriekšējā panelī, jums visām viens un tas pats, ko jūs šodien iemācījāties. Man patīk Kristas prezentācijas, gan viņa bija apskatījusies, bet man patīk, kā tu stāstīji, un es principā varu piekrist gan arī katram slaidam. Jā, tā kā man, teiksim tā, es parādīšu to, paprasīšu, lai Zāna atnāk pastāst mums vēlreiz visam managementam. Man patīk, kā viņa gatavo prezentācijas. Paldies jums. Izvērstajā versijā. Paldies, jā, lūdzu. Vai teiksim, iemācījos, es to neuzskatu par iemācīšanos, bet man tas atklājums bija par tām pelēkajām apaklītēm, un man vajag liels prieks, ka vispār nav šis divi sadalījumi, vai tu esi zils, vai tu esi balts, bet kad īstenībā ir pelēks, un ka tas attīstās, tas baigi forši. Un otra lieta, jā, kad es sapratu, ka manam asistentam ir jāsāk kļūt par aģentu, lai tas atvieglotu vēl vairāk manu dzīvi ikdienā. Vairāk tāds neiemācīties, bet atklāt. Paldies. Jā, man šodien visvairāk ieinteresēja šis moments, kā mēs mainīsim mūsu izglītības sistēmu, jo izskatās, ka mums jāmaina pieeja skolas un jāmaina pieeja universitātes. Un principā jautājums
ministrijai, kādi ir plani, jo realitāte pēc 5 gadiem viss mainīsies, un ko mēs darīsim ar tiem jauniem cilvēkiem. Ķina ir zināms, ka tie jaunie cilvēki strādā mājās, ja? Viņi apkalpo savus vecākus, kuriem ir darbs. Bet šī problēma patiešām šodien iezemēs diezgan precizi, un paldies Kristai par šo lietu. Un es ceru, ka labākie universitātes, visu universitātes un izglītības ministrijas prati sāk ar to aktīvi darboties. Paldies! Jā, paldies. Nu, nevaru neatbildēt. Jā, man liekas, mēs jau esam gan procesu un strādājam, un galvenais tiešām izglītības sistēma mainās, un tas, kas ir jāspēj tiešām mainīties līdz ne tikai politikas līmenī, īstenošanas līmenī un katrā cilvēka līmenī, tas būtu svarīgi. Tas, ko es šodien ieguvu, es ļoti sautīgi tiešām ieguvu gan kā doktorants jaunas idejas, jaunu informāciju, jaunas piezīmes no prezentācijas, gan arī noteikti arī kā valsts pārvaldes pārstāvis jaunus kontaktus un iedvesmas par to, kā mēs varam arī kopīgi nākt un runāt par kādā valodā un kādas tēzes mēs varam par šo te runāt un skatīties uz tām pārmaiņām. Un man patīk dzirdēt, ka mums visām ir vēlme mainīties, tad virzamies un varbūt daram. Paldies! Tas, ko es iemācījos, ka man tomēr ir drusku izredzes. Jā, un tās raksturojas ar to slaveno teicienu, ka tas skolnieks prasa tam skolotājiem, tu visu laiku saki, tās pārmaiņas nāks, kad viņas nāks, ja? Uz ko viņš atbildēja, kamēr tu neko nedarīsi, nekad. Paldies mūsu panelistēm, paldies jums liels! Ar šo tad faktiski mēs arī noslēdzām mūsu konferences abas sesijas. Pirmajā daļā mēs vairāk runājam vai meklējam atbildes uz jautājumu, kāpēc mūža izglītībā šis mācīšanās koncepts ir domāšana un dzīvesveida filozofijas jautājums. Otrajā vairāk vai mazāk atbildes uz jautājumu, tad kā mācīties un kāda varbūt ir šī sistēma un kādi ir tie elementi, kas tajā ir būtiski un iedarbinām. Bet, ja mēs runājam par tādu gala rezumē, un tas aizņems tieši 20 sekundes, tad spēja mācīties, kā jūs jau dzirdējāt, ir viena no vissvarīgākajām kompetencēm, faktiski vissvarīgākā nākotnes darba tirgu. Mācīšanās nevar palikt individu līmenī, tā nevar būt tikai valsts atbildība, tā jāsaka arī tie ir darba devēji un darba ņēmēji, tas ir tāds, kā lai saka, acīm redzot tāds tīkls, ja tā drīkst izteikties, kurā mēs visi esam vienā laivā. Un tas, kas manis pārno visvairāk, ka tieši cilvēciskās prasmes, kas ir balstītas empātijā, sapratnē, radošumā, sadarbībā un arī smieklos, ir, kā lai saka, tā lieta, kas jebkuru tehnoloģiju spēj piepildīt ar jēgu. Liels paldies par jūsu pacietību, lai jums veiksmīga pēcpusdiena. Paldies, ka pievienojaties mums arī tiešraidē. Lai veicas, uz tikšanos!